Īsi par to, kas ir Eiropas Savienības komisija. Eiropas Savienības komisija ir viena no galvenajām un ietekmīgākajām Eiropas Savienības institūcijām, kas darbojas kā Eiropas Savienības izpildvaras orgāns, līdzīgi kā ministru kabinets Latvijā. Eiropas komisija ir atbildīga par Eiropas Savienības tiesību aktu priekšlikumu sagatavošanu, kas pēc tam tiek iesniegt izskatīšanai Eiropas parlamentam un Eiropas Savienības padomē. Komisija arī pārauga Eiropas Savienības tiesību aktu ievērošanu un piemērošanu dalībvalstīs. Eiropas komisijas nozīme ir ļoti būtiska Eiropas Savienības politikas veidošanā un izpildē, nodrošinot, ka Eiropas Savienības darbojas saskaņā ar tās līgumiem un mērķiem un veicina Eiropas Savienības interešu aizsardzību gan iekšēji, gan ārēji. Komisijā ir viens komisārs no katras Eiropas Savienības dalībvalsts, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju. Katram komisāram ir atbildība par noteiktu politikas jomu, piemēram, ekonomiku, vidi vai lauksaimniecību. Komisāri tiek iecelti uz 5 gadiem. Pirms iecelšanas viņi tiek uzklausīti Eiropas parlamentā, kas vērtē viņa piemērotību un kompetenci attiecīgajā jomā. Eiropas komisija darbojas neatkarīgi no dalībvalstu valdībām, pārstāvot un aizstāvot visu Eiropas Savienības interešu kopumu. Komisija ir galvenā Eiropas Savienības politikas iniciatīvu un programmu izstrādātāja, kā arī pārvalda Eiropas Savienības budžetu un programmas. Komisija arī pārstāv Eiropas Savienības starptautiskajās sarunās, piemēram, tirdzniecības sarunās un starptautisko līgumu noslēgšanā. Komisija uzrauga dalībvalstu darbību atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem, un neatbilstību gadījumā var uzsākt tiesvedību Eiropas Savienības tiesā pret attiecīgajām dalībvalstīm, kas neievēro Eiropas Savienības tiesību aktus.